augstskolai stiprā puse ir starptautiskā sadarbība. Tādā ziņā, ka studenti var doties praksēs. Vidzemes augstskolā bija iespēja Erasmus un Leonardo programma. Tas atbrauc uz Zviedriju, kas bija, man liekas, viena no manas dzīves lielākajām, labākajām, kā saka, veiksmēm. Jo tā atvēra man globālo skatu. Un tāpēc arī šobrīd uzņēmēju darbībā, kuras vadu, mēs varam operēt ārpus Latvijas. Man bija personīgais uzstādījums, tad, kad es sasniegšu gadus, piemēram, 30 gadus vecs, tad es strādāšu tajā laikā, saucās GNT Latvija, par pārdošanas mārketinga menedžeru vai produktu menedžeru. Un es to izdarīju nedaudz ātrāk, gados 23. IT House, esmu viens no līdziepašniekiem. Mēs viņu izveidojām ar Valkoni 2005. gadā. Un šobrīd ir viens no vadošajiem webstrādes uzņēmumiem Latvijā. 2005. gadā, kad bija jaunās pašvaldību vēlēšanas, es kļuvu par CS domas izpilddirektoru. Un 2009. gadā es kļuvu par CS domas priekšsēdētāja vietnieku. Dotajā brīdī es vadu privātu pētniecības institūtu, kas saucās Vides risinājuma institūts. Personīgais sasniegums ir tas, ka es esmu palikusi šeit, savā dzimtajā pilsētā, Cēsīs, un es esmu atradusi tik plašu darba lauku un tik izaicinājumiem bagātu, kad es varu teikt, man nav divu vienādu dienu, man nav divas vienādas, teiksim, rutīnas piepildītas dienas. Cilvēkam ir jāspēj orientēties informācijas telpā, un tas arī bija tas, ko mums vairāk vai mazāk tā kā virzīja. Mums bija arī ļoti, ļoti daudz vieslektoru, kas piespieda ļoti labi apgūt valodu. Tā ir viena lieta, kas man ļoti daudz dzīvē ir noderējusi un kas ir pavērusi arī ļoti daudz, teiksim, tādas sakarus un starptautiskās sadarbības iespējas. Angliski ir grāmatās tiek rakstīts Your network is your economy, un tas var tikai to apliecināt, ka tā dzīvē arī tas ir. Vidzemes augstskola bija tā, kas arī sāka palīdzēt veidot manu karjeru. Starptautiskā vidē man nav kauns par savām zināšanām, un es jūtu, ka tas mans zināšanu līmenis, ko man arī tā augstskola, protams, palīdzējusi ielikt, ir ļoti līdzīgs un līdzvērtīgs arī citu valstu turismu profesionāļiem.